Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada, 2. ceturkšņa, Dievs ir ar mani, 13. nedēļas lasījums. Svētdiena, pārtika no laukiem. Šonedēļ lasīsim par Ruti un Boasu, un šīs nedēļas galvenā doma ir šāda. Dievs zina manas vajadzības. Ieklausies! Ruta sēdēja un domāja, ko viņa varētu darīt, lai sagādātu pārtiku sev un vīramātei. Apsolot pieņemt Naomijas dievu un viņas tautu kā savējo, Ruta bija apņēmusies kopā ar Naomiju apmesties un veidot dzīvi šeit, Betlēmē. Viņa bija stingri nolēmusi pielikt visas pūles, lai turētu savu solījumu. Bet nu nāca galvenais jautājums. Kā viņa varētu sagādāt vissvarīgāko – pārtiku? Atbilde nāca, kad viņa vēroja Boasa laukus. Boas bija turīgs vīrs no Elimeleha dzimtas. Rute un Naomija bija atgriezušās pašā miežu pļaujas sākumā, un Rutes vērīgās acis pamanīja visu, kas notiek skaistajos miežu un kviešu laukos, no kuriem tika ievākti graudi. Vīrieši pļāva, viņi grieza garos labības vārpu stiebrus un sasēja tos kūlīšos. Rute pamanīja arī sievietes, kuras uzlasīja vārpas. Viņas sekoja pļāvējiem, meklējot atstātos graudus. Viņai radās lieliska doma, un ar šo domu prātā Rute steidzās pie Naomijas. Viņa teica, es iešu tīrumā lasīt vārpas tā aizmugurē, kā acīs es atradīšu labvēlību. Kāda bija Naomijas atbilde? Izlasīsim Rutes 2. nodaļas 2. pantu. Es iešu tīrumā lasīt vārpas tā aizmugurē, kā acīs es atradīšu labvēlību. Un tā atbildēja viņai, ej, mana meita. Naomija zināja, ka tas ir Dieva veids, kā viņas nodrošināt, jo Dievs jau sen bija devis Izraēla bērniem likumu, lai viņi vienmēr rūpētos par nabadzīgo vajadzībām. Tajā bija teikts, kad jūs pļaujat savas zemes ražu, tad tev nebūs pilnīgi nopļaut sava tīruma stūrus. Mūsu gādīgais Dievs pamana cilvēku vajadzības un nodrošina tās dažādos veidos. Dažreiz viņš mudina laipnus draugus vai svešiniekus pamanīt un palīdzēt, un dažreiz viņš parāda veidus, kā mēs paši varam sev palīdzēt. Padomā un pastāsti. Dažādiem cilvēkiem ir dažādas vajadzības – draudzība, smaids, palīdzība grūtā darbā, ēdiens, vajadzība kaut kur nokļūt un tā tālāk. Cik labi tu spēj pamanīt citu vajadzības? Šodien atkal dzirdēsim jaunu atmiņas panta dziesmu, ko mācīties. Klausāmies! Jo jūsu Tēvs jau zina, kā
laiks lūgšanām. Pateicies Dievam, ka Viņš pamana tavas vajadzības pirms tu lūdz Viņam palīdzību.